Labvakar! Labvakar! Šodien mēs esam ciemos pie Amandas, un mums ir kāds jauks stāsts par to, kā Dievs reāli pagodinājās Amandas dzīvē, darba izvēlē. Un es labprāt gribētu dzirdēt šo notikumu. Vai tu ar mums padalīsies? Jā, labprāt, es gribētu padalīties ar to, jo tā ir brīnišķīga liecība un tiešām pateicība Dievam. Es pieteicos 6 gadus atpakaļ, 6 gadi jau pagājuši ir decembrī, īstenībā būs 6 gadi tieši, jā, precīzi. Un es pieteicos darbam, un neviens man pat, es zināju, ka viens kristīgs brālis strādā tajā darba vietā arī, jā, bet es viņam nelūdzu nekādu palīdzību un arī neteicu, ka es pieteicos. Un es jau biju iesniegusi, es biju aizgājusi uz interviju, man izsauca uz interviju, tas process bija diezgan ilgs, es septembrī pieteicos, tad man pēc kaut kāda laika izsauca uz interviju, un pēc tam bija tā, kad man pēc tam pateica, ka es esmu pieņemta darbā, jā, bet man prasīja atsauksmes no iepriekšējās darba vietas, kurā es biju strādājusi 2 gadus atpakaļ. Un, diemžēl, es nebiju izturējusi pārbaudas laiku tajā darba vietā, jo es strādāju laboratorijā, un tas darbs man īsti negāja pie sirds arī, ja. Un es sapratu, ka es neesmu nekāda zinātniece, un es nevaru strādāt laboratorijā. Es varu strādāt ar papīriem, es varu strādāt ar cilvēkiem, ja, bet es ar laboratorijā es nevarēju vienkārši iedomāties sevi, un arī tie cilvēki saprata, ka es neesmu tam darbam atbilstoši. Un es aizgāju uz citu darbu strādāt arī, ja, Edinburgas universitātē, un tad es atradu šo darbu piedāvājumu, un es pieteicos, un tagad bija notiktas tā kā references vajadzēja pārbaudīt, un es iedevu šīs darba vietas, kur es strādāju laboratorijā, es iedevu personāla daļas vadītājas tā kā adresi, un viņi uzrakstīja. Un šī personāla daļas vadītāja iedeva man ļoti sliktas atsauksmes. Un līdz ar to viss process apstājās. Es biju ļoti, ļoti satraukta, un es vienkārši nezināju, kā rīkoties. Es lūdzu visām māsām, brāļiem, kas man pazīstam apkārt, lai lūdzu Dievu, jo es biju iesniegusi jau atlūgumu darbā, un es jau ļoti sacerējos, ka man būs darbs birojā, un es beidzot varēšu pāriet no ēdināšanas uz ofisu, tā kā uz biroju strādāt, jā, un viss tas process tika apturēts. Un es vienkārši biju ļoti lielā izmisumā, man likās, ka man pazūd vienkārši zem, kājām zeme pilnīgi pazūd, un es sapratu, ka tas ir pilnīgi tāds ceļš, man uzreiz stādījās priekšā no vecās derības Ābrams, kur viņš nesa Īzaku. Un tad es sapratu, ka man vienkārši ir jādod Dievam šis darbs, ja es tik ļoti gribēju pieķerties, un domāju, ka tas ir tikai manu nopelnu dēļ, ka es varu dabūt šo darbu, bet Dievs parādīja, ka nē. Un brīnišķīgā veidā es nepieņēmu to, ka man šī personāla daļas vadītāja iedeva ļoti sliktas atsauksmes, jo viņi ar manīm nestrādāja, un viņi nevarēja iedot tādas atsauksmes par manu darbu, jā. Un es piezvanīju savai tiešajai priekšniecei, un pirmie vārdi viņai bija tiešām, kā viņa varēja iedot tik sliktas atsauksmes. Es tev iedošu vislabākās atsauksmes, un viņi man iedeva vislabākās atsauksmes, un es tiku pieņemta tajā darbā. Un viņi vēl teica tādu vārdus arī, kad Amanda, man liekas, ka mēs nebijām pret tevīm godīgi. Mēs tev neiedevām pilnīgi tādu treniņu, lai tu varētu būt atbilstoši tam darbam. Un tā bija tāda salīdzināšanās ar viņu, jo viņa arī kristiete. Un es tiešām pateicos Dievam, ka Dievs visu izlīdzināja un kad man iedeva to darbu. Un es šodien esmu pateicīga, ka es varu strādāt, un man priekšnieks ļoti labi novērtē, un man ir ļoti labs atsauksmes, un manā darba vietā strādā vēl 2 kristieši. Un tas ir brīnišķīgi, un savā ziņā tā ir Dieva gudrība, kad tu lūdzi
kā iziet no tās situācijas, jo tā, diemžēl, ir tā kā tāda melna nakts tiešām, ka tu vairs nespēji saprast neko, ko tagad darīt, ja? Un ka tās lūkšanas, viņas tiek atbildētas un Dievs dod gudrību, ja? Un tu pazvani savai tiešajai priekšniecei, nu, tā ir Dieva gudrība. Un nevienmēr mēs kā cilvēki saprotam, kā rīkoties. Es varēju samierināties un teikt, ko man jau nav ko, es personāla daļas vadītāji iedevu manas šīs atsauksmes, un man būtu jāpieņem vienkārši, ko ta vairs, jo man nebija šīs telefons arī manai tiešai priekšniecei, man bija jāzvana manai paziņai, kura mani iekārtoja tajā darba vietā, un viņa man iedeva šos telefonu arī. Bija tāda gudrība, un gala rezultātā pasties tā salīdzināšanās ar to priekšnieci, tas taču ir pats svarīgākais, kas vispār mums ir vajadzīgs. Kāpēc man bija, kāpēc tas process bija apturēts. Es pilnīgi to sapratu, ka tas bija Dievam vajadzēja mūs salīdzināt. Jā, tāpēc, kad mums, kā jaunās derības cilvēkiem, mums ir tikai 2 baušļi. Mīlēt Dievu no visa spēka, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, no visas savas sirds un mīlēt savu tuvāko. Un lai mīlētu to savu tuvāko, neatkarīgi no tā, vai viņš ir kristietis vai nē, bet ja ir šīs domstarpības, tad ir jāstaigā piedošanā. Piedošanā tas nozīmē salīdzināt attiecības, un tad, kad tu salīdzini ar iepriekšējo, kur ir nelīdzenumi, tad Dievs var atnākt un tā kā pa līdzenu ceļu ienāk, kā godības ķēniņš iejāt tavā dzīvē un atnest uzvaru. Es pateicos un slavēju Dievu, un es zinu, ka šis darbs man ir no Dieva, tikai un vienīgi no viņa, Un tad, kad es tiešām tiku pieņemta darbā, tad es arī pateicu tam brālim, ar kuru mēs ejam arī vienā baznīcā, es viņam pateicu, ka es esmu pieņemta darbā, un viņš bija tiešām arī ļoti priecīgs, Tieši tā. Katram cilvēkam ir sava vieta virs zemes, katram cilvēkam ir 3 lietas, kas mums būtu vajadzīgs zināt un orientēties savā dzīvē. Pirmais, zināt no Dieva, ka tavs vīrs vai sieva ir no Dieva tev dots, ar ko tu dzīvos savu dzīvi kopā. Otrais, vieta, pilsēta, valsts, kurā tev ir jādzīvo, ir svarīgi zināt arī no Dieva, lai tu būtu pareizā vietā. Un trešais ir darbs, kas tev ir jādara. Jo ne visiem mums ir jābūt kalpotājiem plaša mēroga, es domāju, evaņģēlistiem un apustuļiem un praviešiem un tā tālāk, bet mums ir jābūt savā vietā. Un tur arī mums ir jāzina no Dieva īstā vieta, kurā mums ir jāstrādā. Un šeit mums ir dzīves piemērs, Amandas liecība, un mēs ticam, ka šī liecība palīdzēs katram ikvienam, kurš skatīsies tālāk, palīdzēs savu dzīvi veidot kopā ar Dievu arī šajās lietās. Jā, es tiešām pateicos Dievam. Jo tas ir būt svētīgi, būt īstajā vietā, vai ne? Jā, un arī tas, ka tu tiešām tev liekas, tu pieķeries starpam, tu pieķeries cilvēkam, tu pieķeries tai, kā tas viss ir, un ka tev Dievs parāda, viņš ir tas, kas dara. Viņš ir tas, kas izlemj. Un ka tu atdod viņam, jo Ābrams taču nezināja, ka viņam nebūs jāupurē tas Īzaks, savs vienīgais dēls, ko Dievs viņam deva tik ļoti, caur tādām grūtībām, un vecumā deva viņam vienīgo dēlu, un to Dievs viņam paprasīja tā kā upuri, Bet tad, kad viņš redzēja, kad viņš bija gatavs, Dievs viņam atdeva viņu apakaļ. Un tieši tāpatās man bija, es atdevu Dievam, tu gribi, es varu iet apakaļ uz savu veco darba vietu, jo tur man arī priekšniece pateica, kad viņi man ņem apakaļ, ja vajag, bet es sapratu, ka, man ir jādod pilnīgi Dievu rokās. Un es jau nezināju, kad es pazvanīju tai priekšniecei, es nezināju, ka man būs jāsalīdzinās, kādi būs viņas tie vārdi, Bet, tas ir brīnišķīgi, kā Dievs darbojās, un tāpēc mēs novēlam katram ikvienam tiešām vadīties pēc Dieva gudrības, staigāt piedošanā un mīlestībā. Un jums viss izdosies. Uz tikšanos nākamreiz.